Atrodos Ludzas pilsētā. Jelgavas iela 52. Stāsts būs par invalīdu, kuru atstāja bez īpašuma. Cilvēks nestaigā apmēram 20 gadi. 4 vai 5 gadi atpakaļ nomira viņam māte, kas bija īpašnieks šim īpašumam. Tātad viņš no noteiktā laikā stājies mantojumā un bija izveidojies nodokļu parāds 250 eiro. Tajā pat laikā viņš saņem pensiju 500 eiro un nomaksāt to parādu vispār nebija nekādu problēmu. Viņam ir cilvēks, kas nāk viņam palīgā, tas aprūpētājs laikam, viņš atdot viņai visu pensiju, tā tad arī maksā tos rēķinus, kas tur par elektrību, par telefonu, kādēļ netika nomaksāta nauda par nekustamu īpašumu, nav skaidrības. Saka, ka neesot tās vēstules atnākušas. Bet stāsts ir par to, ka pašvaldība var uzsākt to lietu par bezsaimnieka mantas pasludināšanu vai kaut kā tā, precīzi nepateikšu. Tātad, kur visa tā lieta? Šito īpašumu pasludina par bezsaimnieka mantu, tad viņu izsolēja pārdot, un sanāca tā, ka šitas cilvēks, invalīds pirmās grupas, palika bez īpašuma, un tagad jaunais saimnieks viņu ir tiesīgs izmest laukā, protams. Tātad 250 eiro dēļ Ludzas novads ir praktiski izmetis, jā. Praktiski izmetis invalīdu, tagad izmetīs laukā. Īpašums pārdots par 8300, 250 eiro aiziet pašvaldībai, pārējā nauda aiziet valstī. Пофилмеша. Юра, привет! Привет. Как дела? По-тихому. Да, не холодно у тебя? Да нет, тепло, нормально. Юра, сколько лет ты уже не ходишь? 10 лет. 10, по-моему, 120 уже ты не ходишь даже. Я не считаю. Если так посчитать. Но ты можешь ползать, правда? Да, как я видел. Вот. Тебе же тут, довольно сейчас тепло в этот момент. Да. И уезжать ты что же никуда не хочешь отсюда? Нет. Да. Я же тут на месте все. Да. Тебе пенсии хватает, чтобы прожить. Да. Да, тот человек, который приходит, тебе помогает по хозяйству, тоже все хорошо, да? Да. Ну вот. Социальный работник. Социальный работник, да. Ясно. Я чуть-чуть поснимаю, как ты живешь, как обстановка. Es biju 3 dienas atpakaļ, protams, šeit nebija, kā tagad. Tagad šeit jau viss smuki, teiksim, jā. Es ielikšu bildes, kā šeit bija. Tagad jau tas cilvēks staigā un normāli visu tīra, arī kurina. Tagad ir silts. Bet lieta tajā, ka ļoti vienkārši izrādās likumīgā kārtā izmest no īpašuma cilvēku. Par tādiem, ļoti maziem parādiem, kurus viņš var nomaksāt vispār bez problēmām. Invalīdiem draudzīgs Ludzas novads.